Mūsu skolā tika realizēts projekts, lai piemērotu skolas telpas skolēniem ar kustību traucējumiem. Un šis projekts patiesībā deva ļoti daudz, jo telpas tika sakārtotas, gan ieeja, gan arī skolā ir lifts, gan arī, protams, sakārtotas sanitārie mēsli un pārējās telpas, lai šādi skolēni varētu mācīties skolā. Šajā mācību gadā līdz šim mums šādu skolēnu nav bijis, bet, protams, ja tāda vajadzība rastos, tad arī mēs varētu mācības un darbu šim skolēnam skolā nodrošināt. Un, protams, ir ļoti labi, ka ir lifts, jo tad, ja skolēni ir guvuši kādu traumu, vai lauzuši kāju, vai kāda cita tāda veida trauma, tad ir iespējams izmantot liftu, un katrā ziņā skolēnam ir vienkāršāk pārvietoties no stāvu uz stāvu vai ne no kabineta uz kabinetu. Skolā nemācās tikai skolēni, kuri dzīvo Talsu pilsētā, bet mācās skolēni, varētu teikt, gandrīz vai no visa novada, un tādēļ šīs telpas ir piemērotas, un šīs telpas ir iespējams izmantot arī visa novada skolēniem, un arī, ja tāda vajadzība būtu blakus novada, Dundakas, Rojas vai Mērsraga novada skolēniem. Ir iekārtots arī pie sporta zāles ieejas, ir iekārtots pacēlājs, ar kura palīdzību tātad skolēnam ar kustību traucējumiem ir iespēja nokļūt uz nodarbībām sporta zālē, sporta stundās. Tā ir svarīgi ne tikai iekļūt skolā, bet arī brīvi pārvietoties pa skolas telpām. Tādēļ tika nomainīts arī grīdas segums, lai tātad bojātais grīdas segums neradītu dažādas problēmas šādiem skolēniem, kuriem ir kustību traucējumi.